Vai esi kādreiz piedzīvojis, ka tava diena beidzas vēl pirms tā pa īstam ir sākusies, jo rīta cēliens ir pagājis vienkārši rokoties cauri ēpastiem un dzēšot šos te daudzos ugunsgrēkus? Šodien es tev parādīšu, kā likt Copilot strādāt tavā vietā, kamēr tu vēl dzer savu rīta dzērienu, neatkarīgi no tā, vai tu esi kafijas vai tējas cienītājs. Šajā video es stāstīšu par scheduled prompts, jeb ieplānotajām uzvednēm. Tas ir rīks, kas noteikti maina spēles noteikumus. Es tev parādīšu divus reālus piemērus, bet, protams, šo te pielietojumu veidu ir daudz, daudz vairāk atkarīgs no tā, kāda ir šī te tava ikdiena un cik liela ir tava paša izdoma. Kā vienmēr, visas uzvednes, par kurām es runāju savos video, es mēģinu kopēt zem video pirmajā komentārā un sāksim ar pirmo. Lai mēs varētu iestatīt šo te ieplānoto uzvedni, mums ir svarīgi palaist sākumā šo te pirmo instrukciju, ko mēs vēlamies, lai šis te Copilots paveic. Būtiska nianse ir, ka ieplānotās uzvednes strādā tikai un vienīgi ar paplašināto M365 Copilot licenci. Tas nozīmē, ka, ja tev ir šis te Copilot for All, jeb standarta licence, diemžēl tu nevarēsi izmantot šo te funkcionalitāti. Un šeit es vaicāju, lai mans Copilot apkopo pēdējo 24 stundu nozīmīgākās pasaules ziņas, ievērot šo te faktoloģisko precizitāti un izceļot spilgtākās sabiedrības reakcijas. Attiecīgi es arī sagaidu, ka tiek veidots tāds īs kopsavilkums par šīm te ziņām, un man noteikti interesē arī šīs te atsauces uz izmantotajiem datu avotiem, lai saprastu, vai šī te informācija patiesībā atbilst reāliem notikumiem. Tas, ko es daru, es palaidu šo te uzvedni, un kamēr fonā šis te uzdevums izpildās, es jau parādīšu gatavo rezultātu, jo es biju paspējis palaist šo te uzvedni arī iepriekš. Un te var redzēt šo te rezultātu. Tātad fonā te var redzēt, ka Copilot ir domājis, viņš ir izdomājis, ka šodien ir šis te 6. maijs un attiecīgi mēģinājis skatīties cauri šīm te pēdējo 24 stundu svarīgākajiem notikumiem. Pirmā ir šis te par ASV-Irānas karu, par Hormuza šaurumu, tālāk ir Lielbritānija, pretterorismu izmeklēšana, par ļaunprātīgu dedzināšanu, un visas pārējās ziņas, kas šeit ir definēts. Diemžēl, kā var redzēt, tad, protams, šeit ir pārsvarā tikai ziņas, kas ir kaut kādā mērā saistīts ar šiem te bēdīgajiem notikumiem. Būtu forši, ja tu izveido šādu ziņu apkopojumu un tur parādās tikai pozitīvās ziņas. Labā ziņa šajā kontekstā ir, ka tu vari veidot arī uzvedni, kas tev patiesībā apkopos tikai un vienīgi pozitīvo, kas notiek pasaulē, balstoties uz šo te savu iztēli vai vajadzību. Tajā brīdī, kad tu esi palaidis šo te uzvedni un viņa ir izpildījusies, un tas var aizņemt kādu laiku, tas, kas ir jādara, tu vari redzēt šāda veida ikonas, un viena no tām ir schedule this prompt, jeb attiecīgi iestatīt šo te ieplānoto uzvedni. Mēs klikšķinām uz šīs te ikonas, un parādās uzreiz šī te opcija ieplānot šo te uzvedni un definēt, kā tad viņa īsti izpildīsies un cik bieži tā izpildīsies. Te var redzēt, ka ir iespēja definēt dienas, te var izvēlēties vai katru dienu, vai tikai reizi nedēļā, piemēram. Tas, kas vēl ir būtiski, mēs varam definēt arī konkrētu laiku, kad mēs gribam, lai šī te uzvedne izpildās. Un, protams, mēs varam definēt arī, kad šai uzvednei ir jābeidz pildīt šo te savu funkciju. Un, protams, standartā ir atzīmēts jau, ka mēs vēlamies saņemt šo te e-pasta paziņojumu par to, ka uzvedne ir izpildīsies, lai mēs varam redzēt šo te informācijas apkopojumu. Mēs varam klikšķināt attiecīgi save, ja mēs uzskatām, ka vēlamies šo te saglabāt. Es noklikšķināšu save, un šeit var redzēt arī tās citas manas ieplānotās uzvednes, kas ir bijušas definētas iepriekš. Lai mēs piekļūtu šīm te ieplānotajām uzvednēm, viens ir, ka mēs to ieraudzījām šobrīd, bet citos gadījumos mēs klikšķinām šeit augšā labajā stūrītī uz 3 bumbiņām, un šeit parādīsies attiecīgi šīs te ieplānotās uzvednes. Es klikšķinu un parādās šis te pats lauks. Ja es vēlos kaut ko mainīt tajā dinamikā vai cik bieži šīs te uzvednes
tiek palaistas, es klikšķinu atkal uz 3 bumbiņām, es varu definēt, ka es vēlos, lai tā izpildās tagad, es varu to atslēgt, es varu dzēst, es varu attiecīgi pamainīt šo te uzdevumu kopumā. Kā var redzēt, tad šajā manā smilšu kastē man ir definēta arī šāda uzvedne, un tas noteikti ir fantastisks use case, jeb veids, kā šīs ieplānotās uzvednes var izmantot ik viens biroja darbinieks, kuram ir šī paplašinātā licence pieejama. Ar to saprotot, ka ja gadījumā tu vēlies, lai katru dienu tu saņem šo apkopojumu par to, kas notiek tavā e-pastā, tas var tikt realizēts, piemēram, dienas beigās, tas var tikt realizēts arī no rīta, pirms tu reāli nāc uz darbu. Un vēl kas ir interesanti, ka tu, protams, vari to papildināt ar specifiskiem nosacījumiem. Piemēram, ja tu vēlies, lai vienmēr primāri tiek skatīti tie e-pasti, ko tu saņem no savas komandas vai no kaut kādiem, tiešajiem vadītājiem, tad šeit tu arī vari definēt šos te visus nosacījumus. Vēl, kas ir jāņem vērā, ņemot vērā, ka tev ir šis te paplašinātais Copilot, tam ir piekļuve taviem darba datiem. Tas nozīmē, ka tas ir spējīgs lasīt ne tikai to, kas notiek tavā e-pastā, tas spēj ieskatīties arī tavā Outlookā, tas spēj ieskatīties arī tavās Teams komunikācijās ar kolēģiem. Un vēl viens tāds pielietojuma piemērs varētu būt, ka ja tu atbildi par kādiem projektiem un tu vēlies, reizi nedēļā, reizi mēnesī saņemt apkopojumu no šiem te dažādajiem informācijas kanāliem, tas ir arī veids, kā tu vari uzticēt šo te konkrēto uzdevumu šim te scheduled prompts, jeb ieplānotajām uzvednēm. Tā kā tik vienkārši ir uzstādīt šīs te uzvednes kopumā, un tas labais tajā visā ir, ka atšķirībā no tās situācijas, kad mēs bieži vien komunicējam ar Copilot, kur mēs principā esam tie, kas varbūt tās uzsāk kaut kādu darbību, un attiecīgi šis te mūsu Copilot ir reaktīvs. Izmantojot šo te konkrēto funkcionalitāti, mēs to padaram reāli proaktīvu. Protams, Copilot vidē vēl ir daudzi citi risinājumi, kas to spēj padarīt proaktīvi, tostarp tur aģentu sistēmas, ko var būvēt Copilot studijā, vai cita veida iebūvētie aģenti, kā workflows, kas tev vēl var ne tikai lasīt tavus e-pastus, bet patiesībā jau sagatavot arī šīs te atbildes. Tur gan es uztaisīšu citu video. Bet īsā visumā tas ir veids, kā tu vari attiecīgi taupīt savu mentālo enerģiju un attiecīgi ļaut, lai sistēma darbojās fonā tavā vietā. Un, protams, tas ir arī veids, kā tu vari palīdzēt sev sakārtot šo te informācijas plūsmu, jo īpaši, ja tev ikdienā sanāk darboties ar ļoti lielām komandām, ar vairākiem projektiem. Un kā tad īsti izskatās gala rezultāts pēc tam, kad ieplānotā uzvedne ir veikusi šo te savu uzdevumu? Es atvēršu šobrīd e-pastu, lai nodemonstrētu, ka tajā brīdī, kad uzvedne, manā gadījumā tas bija reizi nedēļā, svētdienās, veids šo te savu funkciju, tiek atsūtīts šis te e-pasta paziņojums ar aktīvo saiti, kuru klikšķinot, manā gadījumā atvērsies šī te desktop aplikācija, un var redzēt, ka šeit veidojās šis te apkopojums ar informāciju, ar tām galvenajām lietām, kurām man būtu jāpievērš uzmanība. Te var redzēt, ka šāda veida paziņojumi veidojās arī visas tās citas reizes, kad šī uzvedne attiecīgi ir izpildījusies. Manā gadījumā tas, protams, viss ir smilšu kastes līmenī, jo es vēlos demonstrēt, nebaidoties par kaut kādiem datiem, kā tas viss darbojās, bet, ja tu to balstīsi uz saviem reālajiem datiem, viennozīmīgi tā informācija, tas ieskats un apkopojums būs daudz vērtīgāks tev tavā ikdienā. Tā kā es patiesi ceru, ka šī te ideja par ieplānotajām uzvednēm tev tā kā liks aizdomāties, ka varbūt tās ir vērts tiešām izmantot arī tās tā kā savā Copilotā, lai šo te tavu dienu padarītu daudz vienkāršāku, daudz efektīvāku un lai tas sāk darboties pirms vai pēc jau
ka tu esi pabeidzis šo te savu darba dienu. Tā kā tiekamies atkal citos video. Tā.